Nesen biju Maksimā, Superneto aizvērās. Maksima tagad ir vienīgais veikals manā tuvākajā apkārtnē. Otrs tuvākais veikals ir vēl viena Maksima, tikai lielāka. Stāvēju invalīdu kasē, tobrīd vēl nezināju, ka tāda pastāv. Bija pēcpusdiena, garas rindas. Lai nu kā, pieiet man rindā priekšā viens vīrietis, es jau biju pie pašas kasieres, noliek savus produktus uz lentas, parāda apliecību kasierai, un viņi sāk iesist viņam produktu uz pupu. Pārāk nesaceries, šis nav stāsts par to, kā es esmu rupšs pret invalīdu, es nebiju. Bet vīrietis aiz manis, viņš gan bija. Tāds krievs bez 2 zobiem uz 50, bet viņam bija droši vien 38. Tautībā ar šo nav nekāda sakara. Mēs visi esam stāvējuši rindā kādu laiku. Viņš ir noguris, viņš sāk dirst virsū tam invalīdam. Bļaļ, кто это, bļaļ, в очередь лезет? Что за быдло? Uz ko viņam kasiera atbild? Это, в общем-то, касса для инвалидов. Ko viņš acīm redzot arī līdzīgi kā es nebiju pamanījis. Tad viņš teica, atvainojās, un vairs nebild ne vārda. Viņš teica apmēram, ёбаные калеки, бля. Мы тут стоим, как дебилы в очереди. Kam nevar nepiekrist? Es ienīstu rindas lielveikalos un cilvēkus ar veselības problēmām. Stāsta morāla, es mīlu dzīvot mikrorajonā, kur vienīgais veikals savā tuvākajā apkārtnē ir 2 Maksimas. Nē, man nav paldies kartes. Es patiesībā neienīstu cilvēkus ar veselības problēmām.